nofilmēs šito ietaisi, ko esmu uztaisījis savam lenzāģim. Tā kā man sāp mugura, man no tās stumdīšanas tīpaši, tāpēc es uztaisīju viņam rokas vinču. Šī ir te kaut kādā autoveikalā nopirkt gultmājas. Mums pa lēto, kad 4 eiro gabalā viņas bija. No gaļas mašīnas, vecās nomontēja ručku. Un tad trosīt. Iejūkta ir. Tā es ar viņu strādāju. Ņem un ripin. Un arī šitā arī var diezgan labi nodrošināt to vienmērīgo ātrumu tam lenzāģim, lai nav tie rāvieni, tas saraustīgums, tā kā tu ej, ka tu soli pa solim liec. Šitādi vienkārši viņi tik rulē. Un arī baigi viegli var just to pretestību, kā tev dod pretī, cik labi viņš iet uz zāģis, vai lēnāk, vai ātrāk. Un tad, kad esmu izzāģējis visā garumā, tad savu ručkiņu vienkārši nomauc nost un atvelku. Un atkal ručku virsū un atkal brauc tālāk. Tādu es to konstrukciju izdomāju. Un man tas atviegļo ļoti dzīvi. Visu to pasākumu uzlabo. Varbūt kādam arī citam būs mazliet materiāls padomāt. Varbūt sev uztaisīties vinču rokas. Ja vienkārši es bez šitās ietaisas nevarēju pazāģēt. Man bija grūti. Tu muguri, tad stīvs, tur laiks tutējies par to zāģi, bet tagad es vienkārši, mainu rociņas, mainu posas un tik rulē visu laiku. Un mugurē nekāda slodze. Lūdzu.